Labdien! Pirms otrās daļas video vēl gribēju neliels komentārs par iepriekšējo video. Un tādā sakarā, kad man viens komentārā ierakstīja, kad es biju izvēlējies nepareizus šos te datus, ko apskatīties, un viņam ir pilnīgi taisnība. Es kaut kā biju ieciklējies uz to voltāžu un izvēlējies, principā es biju vienu un to pašu parametru, kas tiek atainots divos veidos. Vienā veidā viņš ir spiedienā, bāros, un otrā tajā grafikā viņš bija voltos, bet principā tas ir viens un tas pats. Diemžēl ne launchā, ne arī Delfi skenerijas pārbaudīju, nav redzams šis saucamais duty cycle, jeb atvērums šim vārstam, kas ir pašā sūknī. Ir redzams tikai šis kopējais maģistrāls spiediens un maģistrāls spiediena voltāža sensoram, bet tie nav saistīti ar pašu vārsta darbību, kas ir sūknī. Tātad pats vārsts tiek darbināts tādā veidā, kad vienā no vadiem pienāk patstāvīgs mīnus, taču pluss tiek padots ar šādu impulsveidu signālu, un mainoties šo teiksim, 12 voltu impulsu platumam, attiecībā pret to daļu, kas ir pret nulli, šis te magnētiskais lauks mainās, paliek spēcīgāks, un līdz ar to šis vārstā esošais plunžeris viducī, viņš pabīdās vai nu vairāk vai mazāk. Kāds bija mana eksperimenta mērķis un doma? Tā kā es nevaru imitēt šādu te signālu, tad es gribēju pamēģināt šim te vārstam padot voltāžu, teiksim, konstantu. Tajā brīdī bija sarēķinājis kaut kādu 1 voltu pēc šiem te nepareizajiem manis izvēlētajiem voltiem. Un tādā veidā viņi noturēt vienmērīgā attālumā, teiksim, atvērumā, nevis attālumā, kuru vadības bloks nekoriģētu, un pēc tā es gribēju redzēt, vai pie vienmērīga šī vārsta atvēruma šis te spiediens degvielas maģistrālē tā kā beigtu pulsēt, ka viņš palikt vienmērīgs. Vai šī mana kļūda nepareizu, teiksim, izvēli šo parametru mainītu to gaitu eksperimentu, ja es to ievērotu uzreiz? Jā, principā jā, jo tad es laikam ņemtu vienkārši tajā vadā, kur ir šis te signāls, impulsu veida, es ar voltmetru pamērītu, cik iznāk vidējā voltāža, jo mērot ar multimetru, šis te signāls, multimetrs viņu nespēja tik ātri apstrādāt, un viņš parāda vidējo, teiksim, vērtību. Nu, teiksim, ja ir 50% ir 12 volti un 50% ir 0, tad vidējais apmēram 6 volti. Nu, tad arī mainoties šai proporcijai, paliekot lielākai proporcijai 12 voltu virsotnēm, šī te voltāža ceļās līdz ar to. Es arī paņēmu tagad, kad jau ir sataisīts viss un izdarīts, es paņēmu osciloskopā parādīšu, pieslēdzos pie tā vada, kurš reāli atbild par to vārstu darbināšanu, un tad varam redzēt, ka tur ir šāds te signāls, ja varam redzēt arī apgriežot pareizi osciloskopu. Šāds te signāls, un varam redzēt, ka plusam duty cycle ir 73 un mīnusam 27. Varbūt, kad es nedaudz kļūdos par to, kurš no vai plus vai mīnus tiek padots šādā veidā, bet tas arī iespējams nedaudz atšķirās no tā, kā pieslēdz osciloskopu. Bet tam nav īpaši šobrīd nozīmes, vairāk stāsta par šo te signālu veidu, kā viņš tiek vadīts šis vārsts. Un tā mana doma būtu tāda, kad es pamērītu, tā kā te varam redzēt, ir 13 volti šī amplitūda. Es paskatītos, kāds ir varbūt vidējais šī te voltāža, un tad tādu ar barošanas bloku padot tā kā konstanti. Un tad, principā, ir mašīnas, kam ir normāli šis te duty cycle parādās skenerī, un var redzēt normāli, pa cik procentiem tiek atvērts vārsts. Es nezinu, kāpēc Renaultam, diemžēl, šādas iespējas nav. Vai tā ir vienkārši skeneru problēma, vai tas ir, nav īsti paredzēts, bet tādā veidā būtu iespēja redzēt kaut kādu atvērumu.
Nu, tas tā nedaudz no teorijas šobrīd. Bet, kā jau teicu, paldies cilvēkam, kas to ierakstīja komentārā. Tā tiešām bija mana kļūda. Es ļoti biju uzciklējies uz tā, ka tā būs tā voltāža, kas pienāk pie šī te vārsta pašā sūknī. Bet, nu jā, bija tā kā bija. Labdien! Šī būs otrā daļa stāstam par Dačiju, par degvielas spiediena regulātoru. Aprunājos ar draugu, izstāstīju situāciju. Viņš piekrita riskēt, mainām nost regulātoru, un tad ceram uz to labāko. Lai nomainītu regulātoru, ir nepieciešams noņemt 4. prauslai augstspiediena maģistrāli. Te klips jānoņem. Un starp citu, par to klips ir interesants stāsts. Cik es sapratu, es skatos vienus ukraiņu dīzeļu remonta speciālistus, un viņi rādīja vienā video, ka bez šiem te plasmasas distanceriem rodās skaņa no sprauslas, teiksim, lieka. Un, nu, tāda, kad liekas kaut kas nav ritīgi, bet viss problēma šajos te plasmasas distanceros. Bet labi, tas tā. Lai noņemtu tā tad šo te regulātoru, viņš pats par sevi turās 2 skrūvēm, taču, lai viņu varētu izvilkt pēc tam ārā, ir jānoņem augstspiediena maģistrāli 4. sprauslai, kā to skaita Renaults vai pirmajam, kā normāli cilvēki. Tad ir jānoņem noņem visām 3 sprauslām, gan šitos te pašus štekerus, gan kvēlslecēm vadus, lai vairāk vietas, to visu pabīdam malā. Saliekam visur lupatas, jo tur tāpat nedaudz iztecēs degvielas. Tad, protams, ir jāievēro maksimāli tīrība šajā procesā, lai nekas nekur neiebirst. Es nopūtīšu to augšpus visu ar brake cleaneru, un pēc tam ar kompresoru nopūtīšu vēl nost to, nu, visu, kas tur, teiksim, atmazgāsies nost, lai tur, nu, samazinātu iespēju, ka tur kaut kas var ietikt iekšā. Detaļu nopirku. Te ir kods, ja kādam interesē. Der visādiem Renault, un kam tik vēl šādi 1.5 motori tur nenāk. Gan jau, ka der arī citiem sūkņiem, kas ir tie Delfi šīs paudzes. Ķipa oriģināla detaļa. Tā, komplektā nāk pats vārsts. Viņam ir te tā micīte, dzeltenā viņa pilna ar eļļu. Es jau te nolējos pētot, un tas nozīmē, ka tur nekādu papildus eļļu es arī nelikšu. Noņemšu vienkārši nost un to pašu eļļu, kas tur ir, likšu viņu iekšā. Nāk arī jaunas skrūvītes, kas arī nav principā slikti. Un nāk arī instrukcija, kā tad to visu tur piedabūt klāt, kā noņemt, kur tur izpūst un visādas, kā tā teikt, pareizi būtu jāizdara. Izskatās gan, ka pēc 6. punkta tur vēl ir kaut kāda speciāla eļļa sanāk vai kaut kas tam līdzīgs. Jo te sanāk, kad ir jānotīra, un tad ir jāuzpilina atkal eļļa, bet nu tas nebūs, jo man nav nekādas speciālas eļļas. Arī, diemžēl, pievilkt ar dinamometrisku atslēgas nevar, jo man ir mazākā sākas no 5 Nm, un te jau ir pēdējais ir 5,5 plus mīnus 0,6. Tad es saprotu, ka jāpieslēdz skeners, un tas varētu būt, kad fuel trims, tā kā reset jāuztais. Man vispār ir šitā Delfi ķīniešu kopija. Interesi pēc pamēģināšu, vai tas ir, tur tāda opcija ir. Nu, šito gan es tā kā īsti nesaprotu, tas varbūt domāts tā kā output testos, ka paskatās, vai tur klikšķiņš. Nu, grūti spriest. Tā. Pievilkšu gan es viņu ar beigās nevis ar šito atslēdziņu, ko es sākumā te teicu, bet noņemšu vēl vienai blokstējas prauslai to degvielas trubu nost, un tad mēģināšu ar šādu te atslēdziņu. Es gan no sākuma biju tā kā domājis, ka viņa man, nu, tā kā stāvēs šķībi, jo metīsies pret korpusu šitā te rasnākā daļa, bet viņi tieši tā kā, nu, varbūt kāds grāts šķībi viens ir, bet, nu, diezgan perfekti sanāk. Un ar šo tomēr jēdzīgāk viņa taisnāk var.
nekā ar to atslēdziņu. Tā kā tā, liksim vietā, un tad jau skatīsimies. Nu jā, jau principā jau īstenībā šādos te gadījumos, kad es, cik saprotu, pēc dīlera tās rekomendācijām, kad tik līdz kaut kas notiek ar degvielas sistēmai kaut kādu svešķermeņu, kā skaidrs, piemēram, šeit tā ir paredzēts, ka tiek pilnīgi visa degvielas sistēma nomainīta, sākot ar bāku, beidzot ar trubām, un visu, kur pieskarās dīzeļdegviela, tas viss tiek nomainīts. Tas, protams, ir ideālā pasaulē. Pie mums ir tā kā ir. Arī, protams, tas nav finansiāli izdevīgi, mašīnas vērtībā droši vien, vai pat vairāk viss tas sanāktu. Un arī šīs degvielas trūks patiesībā sakot ir vienreizējs. Kaut gan es domāju, ka Latvijā nevienā dīzeļcentrā viņas nemaina. Varbūt es kļūdos, bet principā viņas ir domāts, ka maina. Katru reizi, kā viņas pievelk, tā viņas skaitās ir pēc tam izmetams. Tā visu saliku, kompi pieslēdzu šito tagad. Domāju, interesi pēc pastīšos, kā tad ir šajā. Bet, tieši ar to degvielas spiedienu regulātoru tad nekādas īsti sakara nav. Vienīgais, kas ir nodzēst adaptīvos dzinēju datus, kaut kāds adaptācijas. Es pat īsti nezinu, vai es viņus dzēsīšu tagad nost. Labi, nodzēsīsim, es domāju par tām sprauslām, viņas jau arī nav. Tā, te ir, atsakot kaut kas, spiežām tik ok. Pārāk daudz negribās te lasīt visu to. Viņš man moši neļaus, ja man ir ūdens degvielas filtrā rādās. Varbūt, ka ļaus, nezinu. Tagad vispār, ka nospied to izdzēst tos parametrus adaptācijas, tad tagad var dzirdēt, ir tas klikšs, lai gan, kas tajā lapā bija rakstīts, ka viņš darbina to vārstu. Nezinu, pārāk ilgi droši vien. Tagad neļaušu viņam izklaidēties. Jāizslēdz aizdedz, jāizslēdz un jāmēģina piedarbināt. Uzreiz droši vien baigi labi nerūks, jo man divām sprauslām bija caurulīts nost, kamēr tur to gaisu izdzīs, bet tad jau redzēsim. Man jau gan arī sirds apstājās. Es tagad uzliku šito te grafiku, ieju mašīnā, iesēžos, sāku zāģēt, skatos 6 bāri, kaut kas vispār neceļās. Es domāju, kas pa lietu. Eju tagad skatīties te pie motora, viss it kā tā normāli. Vienīgais tas, ka es pamanīju, skatos šitā te kustina, šitien te, un viņš tā kā, jūt, ka tur ir lufti, viņš kustās tā te daļa. Es domāju, tad tas skrūs ir pa garu vai kas, un viņas atmetās tur tā kā tajā beigās, bet nepievelk to regulātoru. Beigās paskatījos uzmanīgāk, kustās tā plasmasas daļa tikai attiecībā pret pārējo korpusu. Es nezinu, tā droši vien nav jābūt, bet man jēga nestiņas veikala nav nekāda atpakaļ, jo šitādām elektronikas daļām tā garantija tur ir tāda divas pusēm. Bet, pielec, beigās zāģēja, pielec. Domāju, kaut kur moši teko vai kā, paskatījos, nav. Tā zāģēja, aizgāja tā lieta. Es tā nezinu, man rādīsies. Man rādīsies kompī. Man atkal pa jaunam jāiet. Vispār traks var palikt šitiem te momentiem. Paņemsim. Viņš saprot, kad ir pa jaunam sakonektējies. Šits forši Renaultam vismaz nemet ārā vispār no tās diagnostikas. Volkswagenam ir tā, kad viss atkal pa jaunam jāiet. Te viņš kaut kā pats pārstartējās. Tā. Tas ir tā viena kļūda, kas tur ir. Un tad mēs varam. Bišķi tāds 4 tie bārtas cipars. Un es ņemu un startēju, un nekas nemainās. Tagad pielec. Kaut kādas pulsācijas jau ir, nav jau ideāli. Nē, tagad, ir bišķi tomēr. Nezinu, cik tā norma tur skaitās. Bet,
salīdzinot, kādi tur bija kalni un lejas pirms šī regulātora maiņas. Es domāju, ka var uzskatīt šo par veiksmīgu remontu. Tā, nu tad bišķi tā sarežģītāk pieredze pie planšetes, tad kamēr saķeksēju, kamēr atrodu, kur var atķeksēt, un lai dabūtu to grafiku uz divas. Vārds sakot, es gribu redzēt piedarbināti, lai abi rādās. Abi grafiki. Tas ir tā kā vadības bloka vēlamais un tas, kas ir dzīvē. Mēģināsim. Nu, tā varam redzēt, ka diezgan jau tuvu tas viss tur ir. Nu, kaut kādas pulsācijas ir, bet tās ir, nu, es domāju, ka pieļaujamās robežās. Ņemot vērā, kāds bija Sprausla un kolhoza remonts, tad es domāju, ka šis ir diezgan labs rezultāts. Slāpēšu nost savādāk. Man garažā būs gāzes kamera. Nu tad tā, izdarīts ir. Nekļūdījos ar šo jautājumu, bet veids, kā es pie tā nonācu, nomainot detaļu, protams, neteiksim, kad ļoti tā kā liecina par manu profesionalitāti, jo detaļu mainīšana nav nekāda profesionalitāte, vienkārši šajā gadījumā man nebija īsti tās citas idejas, kā šo jautājumu pārbaudīt. Paldies vienam, kas man iekomentēja zem iepriekšējā video par vienu speciālu iekārtu, ar ko var pamēģināt pārbaudīt šo te spiediena regulātoru. Mēģināšu tādu arī sev iegūt, lai varētu citreiz nedaudz advancētāk šo jautājumu pārbaudīt, nevis vienkārši mainot detaļas. Vakarā izjaukšu to otru, to vārstu, izņemšu ārā to virzulīti, pastīšos zem mikroskopu, kā tas viss tur izskatās. Un tad jau arī šis video, var teikt, būs veiksmīgi noslēdzies. Un te būs solītais plunžera apskats zem mikroskopa. Man aizdomas, ka viņam kaut kāds pārklājums pāri vispār, bet te, ka to gaismu tā pareizā leņķī uzspīdina, var redzēt, ka te, kur man iebāz tādā vidū, kad tajā galā ir manāmi tādas švīkas. Viņas nav lielas, bet visticamāk, kad ar to arī pietiek, lai tas plunžers darbības laikā ķertos. Ir īpaši galā te var redzēt, kad ir tādi iešvīkājumi kaut kādi. Nu, nav daudz, bet kaut kas ir. Tas pats regulators izskatās šādi. Te gan ir noņemts jau sietiņš, te nāk un vēl viena gumija. Bet principā tā detaļa izskatās. Degviela ienāk pa sānu iekšā, un tad atkarībā no tā, cik liels magnētiskais lauks ir tinumos un cik tālu plunžers tiek pabīdīts, tad tik daudz arī pa galu iznāk tā degviela ārā. Tādā veidā tiek regulēts sūknī augstspiediena daļā nonākušais degvielas daudzums. Nu, tad varam no tā secināt, ka pat šādi diezgan minimāli skrāpējumi ir pietiekoši, lai šis regulators iziet no ierindas, jo tur droši vien tās pielaides starp šīm detaļām ir pavisam maziņas, kaut kādas simtaļas vai kaut kas tam līdzīgs.